Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus miers un žēlastība, lai ar katru atnācēju, katru draudzes locekli, katru mūsu ciemiņu un katru Dievu bērnu arī, kas mūs skatās tiešraidē, varbūt ierakstā pēc tam vēlāk. Tiešām, lai Dieva miers piepilda jūsu sirdis. Es domāju, ka lielākā daļa no mums ir gatavojusies šim sabatam, jo šodien mums ir šī lielā priekštiesība ņemt dalību Kunga svētajā vakarēdienā. Un šī ir tā reize, kad mēs īpaši atceramies Kristus upuri, kad mēs īpaši atceramies, ko šis Kristus upuris mums ir dāvājis, kādu cerību viņš ir ienesis mūsu dzīvē. Ikreiz, kad mēs pārdomājam Kunga svēto vakarēdienu, mūsu domas tiek vērstas uz notikumiem, kuri risinājās Jēzus zemes dzīves pēdējās stundās. Un svēto vakarēdienu Kungs iestādīja Izraēla tautas Paskā svētku ietvaros. Un viena no tādām lietām, kas bija ļoti īpaša šajos Paskā svētkos, un kuru ietvaros tad Kristus pavēlēja mums svinēt, ievērot šos svētkus, Kunga piemiņas mielastu, tad Paskā svētki Izraēla tautas tradīcijā bija kā svētki, kuros atcerējās, ka Dievs ir izvedis tautu no Eģiptes zemes un kā teikts, no vergu nāma ir izvedis, jeb devis šo atbrīvošanu. Un tādēļ viena tāda būtiska lieta šajos svētkos bija, ka mājvietās nekur nedrīkstēja būt nekas raudzēts. Nesarūgusi maize, kura raugs, kur ir skāris, nesarūdzis vīns, ne jebkurš cits sarūdzis produkts nedrīkstēja atrasties mājvietās. Un tāpēc, kad Dieva bērni gatavojās Paskā svētkiem, jeb viņus arī sauc par neraudzētas maizes svētkiem, tad viņi izmeklēja katru mājas nostūrīti, aizdedzināja sveci un gāja pa visiem kaktiem un pētīja, vai tik nav kaut kādas rauga paliekas mājās. Un ja kaut ko atrada rūgušu, ko ir skāris rūkšanas process, tas viss tika izmests no mājām ārā. Un šodien tāpēc arī mēs pārdomāsim, svētdienas temats ir izraudzīts šie vārdi, kas ir teikti Dieva vārdā, izmēziet veco raugu. Mums Dieva vārdā ir šis īpašais aicinājums izmest, atrast visu veco raugu. Kad Pestītājs iestādīja svēto vakarēdienu, viņš bija kopā ar mācekļiem un viņš vērsa mācekļu uzmanību uz divām tādām neatņemamām svētā vakarēdienas sastāvdaļām. Un mēs varam izlasīt Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 26. līdz 28. pantu. Viņš teica tā: Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja: dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas pār daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Pestītājs, iestādot vakarēdienu, norādīja uz savu miesu ar šo neraudzētas maizes simbolu, kā uz to miesu, kuru nav skāris grēks, un miesu, kurā viņš cieš mūsu dēļ. Izraēla tautā praktiski vienmēr
raugs saistījās ar grēku. Tas norādīja uz grēku un grēcīgumu. Un kad Jēzus ņēma šo neraudzēto maizi, lauza un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, viņš atklāja, ka viņš, tas, kurš ir bezgrēcīgs, tas, kurš ir bez grēka, viņš atdod savu dzīvību par tiem, kurus grēks ir skāris. Un tāpat arī mēs lasījām, ka viņš ņēma biķeri, viņš ņēma neraudzētu vīnu, jeb šo tīru vīnogu sulu, kur arī nav izgājusi šo rūkšanas procesu, un tātad arī, kur nav skāris grēks. Tātad bija šīs divas nozīmīgās sastāvdaļas. Un viņš arī norādīja, ka šīs asinis, šis asiņu simbols vīns norāda uz to, ka Kristus atdod savu dzīvību, izlai savas asinis par mūsu grēku izpirkšanu. Piedalīšanās svētajā vakarēdienā mūs neved pa glābšanas ceļu, ja mēs neesam tam sagatavojušies, ja mēs neizšķiram svētā vakarēdienas simbolu nozīmi. Un var likties, kādreiz cilvēki domā, es ņemšu dalību svētā vakarēdienā un viss man ir glābšana nodrošināta. Bet, kad mēs lasām rakstus, kad mēs lasām par šo pirmo svēto vakarēdienu, ko kungs iestādīja, mēs tur izlasām, kad šajā vakarēdienā ņēma dalību cik cilvēki? 13. 12 mācekļi un Jēzus. 13 cilvēki ņem dalību, un Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 19. un 23. pantā mēs lasām, un mācekļi darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Viņi sataisīja paskā ģēru, un kad vakars metās, viņš apsēdās ar 12 mācekļiem, un tiem ēdot, viņš sacīja, patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos, un tie ļoti noskumo un sāka pēc cita viņam sacīt. Taču nes, kungs, bet viņš atbildēja un sacīja, kas ar mani mērt savu roku bļodā, tas mani nodos. Un mums labi zināms, ka svētā vakarēdienu laikā piedalījās visi Kristus mācekļi, 12 apustuļi, un viens no šiem apustuļiem, Jūda Iskariots, bija tas, kurš viņu nodeva. Viņš ņēma dalību vakarēdienā. Jēzus viņam mazgāja kājas. Viņš pieņēma laustās maizes simbolu, viņš pieņēma asiņu simbolu. Bet sakiet, lūdzu, vai Jūda saņēma glābšanas apsolījumu? Jūda galīgi nesaņēma glābšanas apsolījumu, kaut arī viņš bija piedalījies svētā vakarēdienā. Un Elēna Vaita grāmatā Laikmeta ilgas par Jūdu raksta šādus vārdus. Jau pēc tam viņa apraksta notikumus pēc tam, kad Jūda jau bija nodevis Jēzu. Pestītājs nodevējiem neko nepārmeta. Viņš zināja, ka Jūdas sirdī nav atgriešanās un ka viņa noziedzīgo dvēseli atzīties ir piespiedusi briesmīgā apziņa par gaidāmo sodu un pazušanu. Viņš neizjuta dziļu, patiesu satriektas sirds nožēlu par to, ka nodevis bezvainīgo Dieva dēlu un aizliedzis Izraēla svēto. Tomēr Jēzus neteica nevienu nosodošu vārdu. Ar žēlumu viņš raudzījās uz Jūdu un sacīja: uz šo stundu es esmu pasaulē nācis. Pārsteigumu čuksti pāršalca pūli. Klātesošie ar izbrīnu vēroja Kristus iecietīgo izturēšanos pret savu nodevēju. No jauna tiem uzausa pārliecība, ka šis vīrs ir kas vairāk nekā mirstīgs cilvēks. Bet ja viņš ir Dieva dēls, runāja šaubas, kāpēc tad viņš neatbrīvojas no saitēm un nesakauj savus apsūdzētājus?
Jūda redzēja, ka viņa lūkšanās ir veltīga un metās laukā no tiesas zāles saukdams: par vēlu, par vēlu. Viņš jūta, ka nespēja dzīvot, lai skatītos, kā Jēzu piesiet krustā. Izmisumā tas aizgāja un pakārās. Vēlāk tanī pašā dienā ceļā no Pilāta tiesas nama uz Golgātu ļaunā pūļa kliedzieni un zaimi uz mirkli apklusa, kad tie, vezdami Jēzu uz krustā sišanas vietu, gāja garām vientulīgam dārza stūrim un zemē pie kāda nokrituša koka ieraudzīja Jūdas līķi. Tas bija atbaidošs skats. Valks nebija izturējis viņa svaru. Krītot, līķis bija briesmīgi izkropļots un tagad to laizīs suņi. Tā atliekas nekavējoties apraka, lai paslēptu ļaužu acīm, bet pēc tam no pūļa tomēr atskanēja mazāk zaimu un daža labā bālajā sejā varēja nojaust apslēptas pārdomas. Šķita, ka atmaksa jau piemeklēja tos, kas bija noziegušies pret Jēzus asinīm. Praviešu gara liecības mums rāda, ka Jūdam nebija nekādas nožēlas. Viņš nebija atzinis savu grēcīgumu, viņš nebija atzinis savas kļūdas. Kaut arī Jūda ņēma dalību Kunga svētajā vakarēdienā, viņš tomēr neieguva mūžīgās dzīvības cerību. Iemesls tam visam ir Jūdas neatgrieztās sirds. Viņa neatzītie un nenožēlotie grēki un tas, ka viņš nenāca pie Kristus ar patiesu nožēlu. Lasot Dievu vārdu, mēs saprotam, ka mums atklājas, ka glābšana tiek dota tikai un vienīgi pateicoties Jēzus upurim. Tikai un vienīgi Jēzus Kristus asinīs mums visiem tiek dota grēku piedošana. Bet ir kas ļoti zīmīgs tajā visā. Jēzus nomira par katru pasaules iedzīvotāju. Jēzus ir gatavs dot glābšanu un dzīvību katram vienam no mums. Bet ir kāda svarīga lieta, kas mums visiem būtu jāievēro. Pāvils vēstulē romiešiem raksta, ka visa pasaule ir vainīga Dievu priekšā. Un viņš raksta romiešiem šādu vēstījumu. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teiks tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dievu priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādādams tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēku izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnes būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Šeit mums atklājas kas ļoti īpašs. Mums atklājas tas, ka glābšana tiešām ir tikai un vienīgi Jēzus asinīs, un tikai tur ir šī glābšana. Bet Jēzus nevar izglābt nevienu, ja cilvēks nenāk Dieva priekšā ar ticību. Ja cilvēks nepieņem Jēzus Kristus upuri, un ja cilvēks neatzīst savus grēkus. Mēs glābšanu nevaram nopelnīt ar darbiem.
Bet glābšana tiek dota kā Dieva dāvana, un tā tiek dota kā atbilde arī mūsu ticībai. Un ticībai savukārt ir jāatklājas darbos. Tā raksta Jēkabs, Jēkaba vēstules 2. nodaļas 20. līdz 26. pants. Viņš raksta, bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Ābrahams mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tāpat taisnot, ziedodams Īzaku savu dēlu uz altāra? Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Redziet, kā no darbiem cilvēks top taisnots, un ne no ticības vien. Līdzīgi arī Rahāba netikle, vai ne no darbiem viņa tika taisnota, sūķus uzņemdama un pa citu ceļu izlaizdama. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Iepriekš mēs lasījām, ka ir teikts, ka Jēzus taisno to, kas viņam tic. Un tālāk mēs lasām, ka tam, kas tic, tā dzīvē ir jāatklājas šiem darbiem, šiem ticības darbiem. Un viens no ticības darbiem ir arī mūsu sirdžu izmeklēšana, mūsu grēku atzīšana. 1. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļas 7. un 8. pantā mēs lasām: Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts, kas ir Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netiklības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Dieva vārdā ir dota skaidra norāde un nepārprotams aicinājums, kur ir teikts: izmēziet veco raugu. Mēs jau noskaidrojām, ka dievbijīgi izrēlieši, viņi pirms Paskās svētkiem, pirms neraudzētas maizes svētkiem, viņi pārmeklēja katru mājas nostūri, lai atbrīvotos no rauga paliekām. Un šeit 1. korintiešiem mēs tiekam aicināti izmēst raugu. Un šeit nav aicinājums pārmeklēt katru mājas nostūri un izmēst raugu no savas mājas, bet šeit ir šis īpašais aicinājums atsaukties Dievam. Pārmeklēt katru savas sirds nostūri, pārmeklēt, vai manā sirdī nav grēka raugs, vai manā sirdī nav kaut kas, kas mani vada uz grēku, vai mani nav kaut kādi apslēpti vai neapslēpti, atklāti grēki. Izmeklēt pilnīgi sirdi. Tas, kādēļ Jūda gāja bojā, ir tāpēc, ka viņš neizmeklēja savu sirdi. Viņš nevēlējās atzīt savu mantkārību, viņš nevēlējās atzīt savu grēku. Un viņš padevās Sātana aicinājumiem un kļuva par pestītāju nodevēju. Bet šodien arī mums, raugoties uz šiem piemēriem, ko mēs redzam, kas notika Jēzus dzīves laikā, kas notika, kad viņu notiesāja, mums ir šis aicinājums: izmēziet veco raugu. Ja mēs nepārmeklēsim mūsu sirdis,
ja mēs neatradīsim vismazākās grēka paliekas mūsu sirdī, mums nav nekādas cerības uz glābšanu. Jo glābšana viņa nevar notikt bez mūsu atsaukšanās Dievam un bez mūsu grēku nožēlas. 1. Jāņa vēstulē 1. nodaļā 7. līdz 10. pantam Dieva vārdi mums to apstiprina. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēla, Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs un ka viņš piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli un viņa vārdi nemājo mūsos. Dieva vārds skaidri un nepārprotami parāda, ka tas, kas ir nepieciešams cilvēkam, tas, kas ir nepieciešams mūsu glābjošās attiecībās ar Kristu, ir grēkatziņa. Dieva vārds saka, ja jūs neatzīstat, ka jums ir grēks, tad nav patiesības mūsos. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, ja mēs izmeklējam savas sirdis, un tad Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Un šis 9. pants tas mums ļoti labi zināms. Jānis raksta, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš piedod mums mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Kunga svētais vakarēdienas sagatavošanās viņam tā palīdz mums ieraudzīt pašiem sevi tajā gaismā, tajā veidolā, kādā mēs patiesi atrodamies. Nevis kā mēs esam iedomājušies, bet kad mēs izmeklējam sirdis svētā gara vadībā, kad mēs izmeklējam sirdis un atzīstam savu grēku, mēs ieraugam sevi patiesajā gaismā. Un tas liek mums atzīt, ka tas, kas man ir nepieciešams, tas ir Jēzus. Man ir nepieciešams Jēzus glābjošais spēks. Man ir vajadzīgs Jēzus glābjošo asiņu, šī mazgāšana ar Jēzus glābjošajām asinīm. Mēs saprotam, ka mūsu lielākā vajadzība ir Kristus. Pēteris 1. vēstulē, 2. nodaļā, 24. pantā raksta: Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, un ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Dargie draugi, šodien mums ir pieejama dziedināšana. Dziedināšana no grēka, pateicoties Kristus ciešanām, pateicoties Kristus upurim. Tādēļ, kad ņemsim dalību pie kāju mazgāšanas, tad salīdzināsimies viens ar otru, salīdzināsimies ar Kungu, nožēlosim visus mūsu grēkus, atzīsimies Kungam it visā, un lai Kungs tiešām šķīsta un mazgā mūs no visa grēka, no katras vainas, kas ir mūsos. Lai mēs esam šī jaunā mīkla, šī neraudzētā mīkla, kuru nav skāris grēks un kuru veido mūsu glābējs Jēzus Kristus. Lai varētu ņemt dalību Kunga svētajā vakarēdienā, pieņemt Kunga laustās miesas simbolu un izlieto asiņu simbolu, mums ir nepieciešama salīdzināšanās, mums ir nepieciešama kāju mazgāšana, un Jāņa evaņģēlijā mēs atrodam šīs norādes
Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā, no 2. panta mēs lasām. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam Sīmedēlam Iskariotam bija sirdī iedvesis viņu nodot, zinādams, ka Tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to. Un pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmeņa Pētera, tas viņam saka: Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam saka: Nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam: Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmenis Pēteris saka viņam: Kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam: Kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk, kā vien kājas mazgāt, jo viņš virs caurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi, jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja: Ne visi jūs esat tīri. Kad viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja: Vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi tā darāt, jo es tas esmu. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas citam kājas mazgāt, jo es jums priekšzīmē esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nec sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zinat, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat. Un šobrīd mums ir šī lielā priekštiesība izpildīt šo pazemības iestādījumu, doties un mazgāt viens otram kājas. Es lūkšu draudzi piecelties, un pirms mēs dosimies iepildīt šo pazemības iestādījumu, mēs lūksim Dievu. Taisnības un žēlastības pilnais Kungs, kas ir debesīs, mēs esam pateicīgi Tev par šo dienu, par šo svēto sabata dienu, kurā mēs varam būt Tavā namā. Mēs pateicamies, ka šodien varam būt Tavā draudzē un ņemt dalību, Kungs, Tavā piemiņas mīlestībā. Ka mēs varam atcerēties, Kungs, Tavas ciešanas, ko Tu cieti šīs zemes dzīvē, lai šodien mēs varētu dzīvot ar cerības piepildītām sirdīm. Mēs, Kungs, nākam ar pateicīgām sirdīm Tavā priekšā, pateicībā par to, ka Tavās asinīs, Tavās Golgātas krusta izlietajās asinīs mums tiek dota katra grēka piedošana, ko mēs nesam krusta pakājē, to atzīdami Tavā priekšā, to nožēlodami savās sirdīs. Tādēļ, Kungs, tiešām vadi mūs ar svēto garu, lai nepaliek neviens neatzīts grēks mūsos, ka mēs atzīstam visu grēku un ka Tu mazgā mūs no katra grēka traipa, no katra grēka ļaunā iespaida un ka mēs esam šī jaunā mīkla, kuru nav skāris šis vecais raugs, kuru nav skāris grēks, un ka mēs dzīvotu par godu un slavu Tev. Mēs lūdzam, Kungs, vadi mūs savā žēlastībā un mīlestībā, un lai Tavs miers un prieks iemājo mūsu sirdīs šajā brīdī. Tev, Kungs, pienesam godu, slavu un pateicību mūsu lūgšana, dārgā glābēja, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.